noskaņojies iespēju pabūt ar sevi, savā elpā, savā atslābumā. Un katra ieelpa, lai palīdz ieiet sevi ar cerību un ar iespēju pārmaiņām, bet izelpa atbrīvo no tā saspringuma, kas dienas gaitā sakrājies. Vai no bažām, varbūt neticības, varbūt bailēm, vai gluži vienkārši sadzīviskām problēmām, kas šobrīd ar katru izelpu var tikt izelpotas. Ļauj tam notikt, un ar katru mazo solīti tu nāc tuvāk savam kodolam, kur ir visas atbildes un kur ir visas iespējas. Sajūti, kā tas ir, kā atslābinās kājas, gūžas, atslābinās vēders, krūšu kurvis, pleci nolaižās, atslābinās pakausis, atslābinās piere, vaigu kauli, arī žoklis, zobi atslābinās un palaižās vaļīgāk, pat mēle. Sajūti, kā tas ir, atļaut sev ieiet dziļumā. Es esmu šeit, un viss, kas man pieder, ir mana elpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Un katra izelpa sāk virzīties uz sirdi, uz sirds centru, kurā tu ieraugi baltu, pērļu baltu mākonīti, brīvu un tukšu, un tas sāk palikt arvien lielāks un lielāks. Katra izelpa to audzē, un tad tu ieraugi, ka šis te baltais mākonītis, gluži kā cukurvate, iekļauj tevi no visām pusēm, tādā kā kokonā, ārkārtīgi omulīgā un patīkamā, un tu esi šeit, savā drošajā burbulītī, kurā ir silti un gaiši. Un šeit atrodoties, tu vari gūt to transformāciju, kurai tu šobrīd esi gatava. Pajautā sev un sadzird uzreiz arī atbildi, kāda sajūta nāk pirmā, domājot par savu ķermeni. Tas būs pirmais vārds, un viņš ir īstais. Varbūt tā ir vilšanās, varbūt tās ir dusmas, varbūt tas ir nemierīgums, varbūt tā ir nemīlestība, varbūt tas ir nemiers, varbūt tā ir neapmierinātība. Lai kas tas būtu, ļauj šim vārdam pabūt ar tevi un pajautā ķermeni, mīļo ķermeni, kur šī sajūta ražojās, kur ir tās epicentrs. Un tagad vienkārši sajūta, kura ķermeņa daļa saraujās čokurā, vai paliek smaga, vai kļūst jūtīgāka, žņaudzošāka. Varbūt tā nav sajūta, bet vizualizācija, kaut kāda gaismiņa, kas ved uz šo ķermeņa daļu. Un šī ķermeņa daļa var būt jebkāda. Es aicinu tevi iegrimt tajā un ieraudzīt, kā šī sajūta izskatās vizuāli. Varbūt tas ir kāds priekšmets, varbūt tas ir kaut kas abstrakts. Ļauj sev sajust un ieraudzīt, kas tas varētu būt. Akmens, vai ābols, vai stikla gabals, vai kāds metāla blāķis. Tas var būt jebkas. Arī kaut kas ļoti jocīgs, vai kaut kas neparasts, vai vispār nenosakāms. Tagad ir iespēja šo veidojumu izvilkt ārā.
gaišā dienas laikā, lai varētu apskatīt. Ar lielu apņemšanos, jo tas ir tavs ķermenis, tev ir tiesības to izvilkt ārā. Izvelc un turot uz plaukstas ieraugi, vai tas ir mainījies izvelkot, varbūt palicis mazāk, sarāvies, varbūt arī tieši otrādi lielāks, varbūt ir mainījusies krāsa vai struktūra. Un, kad tu to redzi, vari pajautāt vēl precīzāk, kāda sajūta tu esi. Varbūt nāks klāt vēl kādas nianses, piemēram, dusmas kopā ar skumjām vai vilšanās kopā ar neticību. Pamēģini sadzirdēt, kas šo sajūtu baro, kas tās ir pa emocijām. Un tagad palūdz savai zemapziņai, lai tā tevi aizved uz to situāciju bērnībā vai jaunībā, kur tu šīs emocijas piedzīvoji pirmo reizi. Vienkārši seko tam, kā tev iešaujas prātā jebkura situācija, nemeklē loģiku, vienkārši ej tajā iekšā un skaties, kur tu esi, vai tā ir skola vai mājas, skaties, kādi cilvēki apkārt un ieraugi, kā tā meitene jūtas, vai viņa jūtas līdzīgi. Ja gadījumā viņa jūtas citādāk, tad palūdz, lai tev parāda citu epizodi, jo visticamāk šis ir īstais periods, un nonāc kādā citā epizodē, kur jaunā meitene vai jaunā sieviete vai meitenīte, bēbīts jūtas tā, kā tu jūties sākumā. Un tagad mēģini saprast, kas ir tie cilvēki, kas to sajūtu rada. Varbūt tā ir mamma, tētis, brālis, māsa, draugi, audzinātājs, auklītis, omes. Ieraugi, kas ir tas, kas tavs sajūtas ir ietekmējis. Viņu vārdi, viņi ir izteikuši kādu kritisku piezīmi, vai viņi ir teikuši, ka jāatbilst kaut kādam standartam. Varbūt viņi apslāpēja kaut kādu talantu. Varbūt viņi ir darījuši pāri sajūti, ko šie cilvēki izdarīja, lai mazā vai lielākā meitenē šīs sajūtas atmostos un iekonservētos ķermenī. Un sajūta, ka tā meitenīte pieņēma lēmumu, ka turpmāk es, piemēram, kautrēšos no sava ķermeņa, vai turpmāk es darīšu visu, lai būtu neglīta, vai turpmāk es ignorēšu savu ķermeni, vai turpmāk es vispār nefokusēšos uz pucēšanos, piemēram. Ir kaut kāds iekšējs lēmums, ko tolaik tā meitenīte nolēma. Tagad atrodam kaut kādu lielu akmeni vai podestu, uzkāpam virsū un pie kājām sastājas visi tie cilvēki, kas ir iesaistīti šajā situācijā. Varbūt tie ir klases biedri, kas ir apsmējuši, varbūt tie ir vecāki, vecvecāki, rādi visi, kas ir saistīti ar šo situāciju. Tieši vai netieši. Un sakām viņiem, paldies jums liels, ka jūs man parādījāt, ka manī šīs sajūtas ir. Jūs tās mani atmodinājāt un, diemžēl, es ar tām ļoti ilgi esmu arī nodzīvojis. Taču šodien es apņemos tās atdot atpakaļ. Tās man vairs nepieder un tās mani vairs neietekmēs. Iztēloties, ka tos priekšmetus, ko jūs izvilkāt, vai to priekšmetu jūs vienkārši aizmetat kaut kur krūmos, vai kaut kādā ugunskurā, vai kādā grāvī, ar tādu ļoti lielu deksmi. Viss pietiek. Es vairs nedzīvošu ar šīm sajūtām. Es vairs nenodarīšu pāri savam ķermenim. Un sev pašai, savā mīlestībā pret sevi. Un tad
Pastiepiet uz priekšu plaukstu un ieraugiet, ka plaukstā parādās kaut kas ārkārtīgi vērtīgs. Kāda dārglietiņa vai zelta ābolīts, pūciņa vai rotas lieta, sirsniņa, akmentiņš, lai kas tas būtu, tā ir zaudētā personības daļa, kurai ir pienācis laiks atgriezties mājās pie tevis. Pamēģini sajust, kas tā ir par emociju. Varbūt tā ir piedošana, varbūt tas ir vieglums, varbūt tā ir mīlestība, varbūt tā ir kaisle, varbūt tas ir vieglums, varbūt tas ir jutekliskums vai maigums. Sajūti, kas tas ir, un ieliec to sajūtu tajā vietā, no kuras tu izvilki to postošo kamolīti, to nevajadzīgo. Un sajūti, kā šī emocija sāk izplūst pa visurien ar tādu siltu, mierinošu, tumīgu sajūtu. Piepildās katra locītava, katrs asinsvads, katra šūna, un tas viss izplūst arvien plašāk un plašāk un plašāk un sasniedz katru ķermeņa stūrīti, katru ķermeņa šūniņu, katru ķermeņa orgānu. Ļauj, ka viss ķermenis piepildās ar šo brīnišķīgo sajūtu, kas reiz ir zaudēta, bet šodien šajā dienā ir atgūta, un pasaki savai meitenei vai savai jaunajai sievietei, ka viņa ir brīnišķīga. Viņa tāda vienmēr bijusi, jo tad, kad viņa piedzima, viņa bija pārliecināta par sevi, viņai patika savs ķermenis, viņa priecājās par dzīvi, un tikai kaut kad ārējā apstākļi to visu ir slāpējuši, bet šodien ir iespēja to no jauna iešķilt, no jauna aktivizēt. Atļauj sev piedzīvot to, kas tev pienākas no bērnības, no dzimšanas brīža. Tā ir mana daļa, kas ir mana būtība, un es turpmāk atļaušu sev šādi justies. Es izvēlos šādi justies. Neviens man to nevar aizliegt. Un pasakiet šai meitenei, šai sievietei, ka tas, ko viņa toreiz nosolījās sev, vairs nav aktuāli. Viņa droši var šo solījumu atcelt un izdomāt jaunu solījumu. Piemēram, es rūpēšos par tevi. Es būšu maiga pret tevi. Tu esi drošībā, tu esi brīnišķīga. Tu esi pucēšanās vērta, tu esi maiguma pilna, tu esi skaistākā sieviete, kādu es varu iedomāties. Atrodiet īstos vārdus un iečukstiet meitenē vēl visu kaut ko patīkamu. Un lai viņa sajustos vēl labāk, izraujiet viņu ārā no tās situācijas, kurā jūs viņu ieraudzījāt ar tiem citiem. Un uzaiciniet viņu doties kaut kur, kur viņai patiktu. Uz jūrmalu, ceļojumā, varbūt uz karuseļiem, varbūt pastaigā, varbūt pie zirgiem, varbūt šopingā. Abas dodieties tur, kur viņa grib, kur viņa jūtas labi, kur viņa jūtas saprasta, kur viņa jūtas priecīgi, piepildīta. Viņa ir pelnījusi būt kopā ar tevi, jo tu esi viņas labākā atbalstītāja. Tu esi vienmēr bijusi viņai blakus, taču iespējams jūsu ceļi ir bišķīt pajukuši. Taču šodien tu vari viņai apsolīt, ka turpmāk tu būsi tā, kas viņu aizstāvēs, kas gādās par to, lai viņa jūtas labi, lai viņas pašapziņa nekrīt. Viņai esi tu, es tev esmu un es tev atgādināšu, ka tu esi brīnišķīga. Sajūtiet, kā tas ir. Sajūtiet, kas viņa atmostas šajā meitenē. Varbūt viņa sajūtas beidzot prieka pilna. Varbūt viņa smaida vai lēkā no prieka, danco vai dzied. Varbūt viņa
piedāvā ākstīties, varbūt viņa uzvelk krāšņākus tērpus, izlaiž matus, un jūs abas ļaujaties būt tādas, kādas jūs gribat būt. Paturi šo ainiņu kā savu spēka vietu, kā savu spēka epizodi. Un lēnītēm, pavisam lēnītēm nāc atpakaļ, dodot sev tik daudz laika, cik tas ir nepieciešams. Ielpojot mazliet dziļāk, sajūtot savus kāju pirkstus, lēnītēm izkustinot savus plecus. Tu esi šeit un tagad atpakaļ pie ierastās dzīves notikumiem, taču citādāk. Atgūst to, kas tev šobrīd palīdzēs justies citādi. Justies vieglākai, maigākai, skaistākai, plūstošākai. Tu esi vērtīga tikai tāpēc vien, ka tu esi dzimusi, un tev nav sev vai citiem jāpierāda, ka kaut kādā veidā ir nepieciešams mainīties. Ieraugi sevī to brīnumu, kas vienmēr šeit ir bijis, varbūt ir ticis ignorēts.